Sveicināti, Kaspars Ādams, bioloģiskais lauksaimnieks, lielopu gaļas audzētājs, kooperatīvu vadītājs un uzņēmuma vadītājs. Kādai daļai iespējams, kad es domāju, kad Raivis man uzrunāja, kā man prezentāciju saukt, tā ilgi domā man bija tāda viena, tad es izdomāju, ka tā arī mani būtība, kad es par bioloģisko vienmēr esmu cēlies un kritis. Un arī tieši runājis, kā es viņu redzu un kā pa nozarēm, kā mēs ļoti dažādās darba grupās esmu, gan gaļas lielopu audzēšanā, gan graudkopībā. Graudkopības sfērā esmu iesaistījies bioloģiskā tikai 5 gadus atpakaļ, līdz ar to tur es arī vēl mācos, kā audzēt pareizi. Mazliet ieskats par mani, tāds pats, kā mēs visi pārējie, tikai varbūt mazliet aktīvāks un tiešāks, un kaut kādās sfērās vairāk ir paveicies, bet paveicies, domāju, tāpēc, kā iepriekšējiem stāstītājiem, kad vienkārši rokas nenolaižās, un kad tu tur nokrīti, tu atkal celies, kad nokrīti, tu celies, un pēc kaut kādiem 7, 8 gadiem, ja tu esi izturējis to ritmu, tad ir cerība, kad arī tālāk tu tā kā veiksies. Ja neveiksies, tad vismaz nebūs tā, ka tu apstāsies un rokas nolaidīsies. Par kāpēc es izvēlējos bioloģisku saimniekošanu, tas ir ļoti vienkārši, ja tiem saimniekiem, kuriem patīk tas, ko viņi dara, un kuri, piemēram, neskatās, vai ir izdevīgi no subsīdiju viedokļa audzēt, vai no platību viedokļa, bet ja tas, ko tu dari, tev patīk, un tad tu redzi, ka tas ir tavs virziens, kā tu redzi arī savu dzīvi un apkārtni, tad tās atbildes ļoti vienkārši meklējums. Bet pēdējos gados it sevišķi, kad es mēģinu attīstīt savu lauksaimniecību un bankās ņemu kredītus, tad bez tās romantikas sāk piezakties arī, nevis sāk, viņi piezogās, jo banka katru mēnesi tev klauvē pie konta, un arī, ja tu nemaksā, tad arī zvana, vai viss ir kārtībā. Un es saku, jā, viss kārtībā, drīz būs, tur gaidam maksājumus, tad arī ekonomiskā dzīvotspēja. Un, manuprāt, tas ir tas, ja saka par mākslīgiem intelektiem, tie jaunie viļņi, tas, domāju, tas ir mūsu tas jaunais vilnis, kur mums arī no tādas rožainības ir jāsāk vairāk piedomāt pie ekonomiskas, jo bioloģiskie lauksaimnieki mēs jau esam tādi paši kā konvenciālie. Tādā ziņā, ka mums vajag traktorus, mums vajag ērtus traktorus, mums vajag labus agregātus, laikapstākļi mums ir tādi paši kā viņiem, un tad mums ir tas periods, ka mēs varam strādāt arī ar tādiem logiem. Ir sevišķi pagājuši gads un pārējie gadi arī bijuši tādi izaicinoši pilni. Līdz ar to mēs tajā, un ja jums nav pašam līdzekļi, jums jāņem no bankas, tad bankai jau baigi neinteresē, ko tu nodarbosies, galvenais, lai tu nenobankrotē un esi veiksmīgs un spēj spildīt savas saistības. Līdz ar to ekonomiskā puse, manuprāt, ar pēdējiem 3-4 gadiem viņa kļūst arvien spēcīgāka, un mums saimniekiem jādomā, kā mēs varam būt bioloģiskā sfērā spēcīgāk un noturīgāk un ilgtermiņā ar cerību, ka mēs veiksmīgāk strādājam. Līdz ar to bioloģiskā saimniekošana manā skatījumā nav nekāda romantika, jo es personīgi izmantoju daudz datus, Exceļus un rēķinu, cik es ruļus iegūstu no katra lauka, kāpēc iegūstu, kurš lauks tā kā man nestrādā. Šogad iegādāmies jaunu presi, tāpēc, kad es sarēķināju pagājušajā gadā sēžot 2 dienas uz preses, sarēķināju, kad es cik daudz sekundes, kamēr viens rullis izbirst ārā, cik daudz sekundes es pazaudēju, kamēr gaidu, kamēr viņš tur ietīsies iekšā, lai birtu ārā. Un tad mēs nopirkām jaunu presi, kur ir tikai tā starposms 6 sekundes, 30 vai 40 sekundžu vietā, un tad sarēķināju, cik es daudz dienā uztaisu ekstra ruļus. Līdz ar to tāda laika iešana līdzi, bet tam visam vajag finansējumu, pamatojumu, lai to visu darītu. Jo neviens jau par to, kad mēs esam bioloģiskais uz pleca neuzsitīs, uzsitīsim mēs viens otram. Jā, bet ja mēs gribam attīstīties, tad tam jābūt jēgpilnam. Rezultātu nosaka sīkumi. To es sapratu pirms 5 gadiem, kad man bija zīdītāji govis un es viņus likvidēju, jo es gribēju būt bioloģiskais nobarotājs.
Un tad es nobarojot dzīvniekus vairākus, jau šis ir piektais gads, sapratu, kad kāda nozīme ir barībai. Ja pirms tam pie manis brauca no LLKC un citi cilvēki un stāstīja, ka es audzēju bioloģisko kukurūzu, un man tur stāv, nē, tev nesanāks, tev šitas un tas, un tur es esmu dzirdējis. Un tad citi gudrinieki man brauc un stāsta, kā vajag audzēt, un es vienmēr viņiem saku, nē, man nevajag stāstīt. Nu, ja jūs to esat darījuši, es jūs uzklausīšu, bet ja jūs stāstat man teoriju, es negribu atkal tērēt 10, 20, 30 tūkstoši no savas naudas un tā kā eksperimentēt uz manis ar jūsu padomiem, ko jūs neesat paši darījuši. Līdz ar to, ja jūs paši esat to darījuši, tad es jūs uzklausīšu. Bet tā kā uz manis, jo es pats katru gadu eksperimentēju un skatos, un 5. gadu audzējot kukurūzu, fantastiski man viņa sanāk. 2 gadus nav sanākusi. Protams, tāpēc, ka zvēri noēda un es tehnikas nedabūju laicīgi pakalpojumā, lai novāktu, bet tie gadi, kad sanākuši, un pēdējie 2, jo man ir puse tehnikas sava, puse ir pakalpojumā, ir ļoti labi, un es arī uz kauķermeņiem to redzu. Kāds ir rezultāts un kāds ir tāds, jo mums jau svarīgākais mūsu darbā, manā darbā personīgi, ka mēs tirgojam kauķermeni ir pēc tam, lai klients par viņam saka kaut ko labu, ka viņš pēc tam viņu var notirgot. Jo pirms 2 gadiem aizsūtīju bioloģiskos kauķermeņus uz Itāliju, un Itālis man pateica, nē, tādus tur kā, es tev samaksāšu, ko es tev apsolīju, bet vairāk man tādus lūdzu nevet. Un es tā kā nesapratu, kāpēc viņš tā kā negrib no man. Viņš saka, viņa ir tumša. Es saku, kā tas ir tumša? Viņa ir tumša, tāpēc, ka es redzu, ka tu neesi ne miltus, ne kukurūzu, neko devis, un viņa 2. dienā jau pēc kaušanas paliek tumša. Un tā ir vēl viena tāda blakne, ja mēs tikai ar zāli barojam, miltus un graudaugus nedodam, tā gaļa 2. dienā paliek, diemžēl, tumša, un viņus ir ļoti grūti tirgotājiem notirgot. Te ir uzskaitīts vairākas lietas, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas no sīkuma puses, un es domāju, jebkurā sfērā tas ir ļoti, tiem sīkumiem jāpievērš uzmanība. Kā es jau iepriekš varbūt esmu vairāk pazīstams kā izsoļnamu vadītājs, un kad es izveidoju izsoļu namu, tad to es izveidoju tīri dēļ tāda niknuma, kas notika mums nozarē. Tas, kā daudz lietas, labas lietas notiek, kad mums vienkārši ārzemnieki uz mūsu zemes, tā kā mūsu tur kaut ko kartaļus uztaisa un lauksaimniekiem diktē noteikumus, un mēs paši nevaram diktēt noteikumus. Un tas tā kā man kaut kā aizskaitināja, redzot, kā vecāki cīnās. Un kopš 2009. gada, kad izsoļnams ir nodibināts, pēc 16 gadiem varu pateikt stabili, kad mēs realizējam 80 līdz 90% no Latvijas lielopiem, 6 līdz 12 mēnešu vecumā. Mēs esam uztaisījuši fantastisku sistēmu, par ko mūs abrīno visā Austrum Eiropā, un tā skaitā vācieši, ka viņi neticēja, ka es pie viņiem braucu un stāstīju un mācījos, pie viņiem dzīvoju, ka es gribētu kaut ko līdzīgu Latvijā, tikai mazliet pielāgotu, ka viņi neticēja, ka mums aizies. To pašu mums ar itāļu stāstu un poļi, bet tas mums ir aizgājis. Mums ir lielveikals, es tā viņu saucu, katru 2. nedēļu var braukt jebkurš iepirkties, un galvenais, lai ir nauda, un pēc tam tos lopus jūs varat likt kaut vai uz balkonu. Bet mums viņi ir pieejami un sagrupēti, lielāki, mazāki, tievāki, baltāki, netīrāki, tīrāki. Bet tas ir tāds veiksmes stāsts, manuprāt, arī mums pašai nozarei, ka mēs bez tāda kooperācijas modeļa, mēs sakooperējamies bez statūtiem, bez biedru naudām. Mēs kaut kā lēnām, no sākuma bija 3, 5, 10, 15 saimnieki, un 5. 6. gadā, manuprāt, tad, kad tā lielākā daļa saimniecība redzēja, ka ideja ir aizgājusi, un tad tie kaimiņš, kas tur nodeva, viņš nav nobankrotējis, un kas par viņam ir samaksājis, tad es lēnām arī došu. Un tad es pēc statistikas redzēju, 7., 8., 6. gads ir tāds uzrāvienu gads, kad mums tie lielākā daļa saimniecība jau sāka pieslēgties pie mūsu sistēmas un sāka viņu tā kā atbalstīt ar savu esamību, klātesamību ar saviem dzīvniekiem. Un tad man sākās tāda mazliet tāda kooperācijas nemieras iekšā, kad vajadzētu arī kooperēties un kā tam ir ar tiem kooperācijām, jo tie stāsti ir apkārt. Latraps un Vaks laikam ir vienīgi tādi veiksmīgākie stāsti, un pārējie stāsti ir tādi ar pievilkti, bankrotējoši, esoši, bet tādi daudzšķaitnaini. Un tad es domāju, kā būtu, bet,
runāt par lietām, kur tu nekad neesi bijis iekšā, ir ļoti grūti. Nu, tā kā stāstīt, kā ar grābekli dabūt papīri, ja? Nu, tā kā tu neesi dabūjis, tad kad dabūji, tad saproti, ka nākošais nekāps. Tā mēs izveidojām ar domu biedriem kooperatīvu. Tur ir daudz tādas lietas, mums ir 5., 6. gads. Veiksmīgi mēs darbojamies. Tāpat kā biznesā, arī kooperācijā ir katru gadu mainās tādi virzieni. Mums pirmajā gadā bija virziens, ka mums gribam fokusēsimies uz Latviju, tirgosim Latvijā lielopu gaļu. Un tāpēc pēc 8 mēnešiem, kad bijām pazaudējuši 30,000 eiro, visi biedri sapratām, ka labāk laikam nederēs, tāpēc, kad mēs esam 12 biedri, katru nedēļu mums vajadzēja realizēt, lai mūsu tā matemātika iet kopā, mums vajadzēja realizēt vismaz 2 karkasus. Un mēs sapratām, ka pat ja mēs katru nedēļu 2 karkasus kauķermeņus realizējam, mēs neapmierinām visu mūsu biedru vēlmes. Un arī tas mēs neizdevās mums realizēt tos 2 kauķermeņus. Mums katru otro nedēļu vai katru nedēļu izdevās pa vienam vai pusīti. Un tad mēs vienkārši mainījām savu virzienu vai fokusu uz nobarošanu. Un tas ir atmaksājies. Kaut arī biedri mums nav visi nobarotāji, bet mēs jau 2. vai 3. gadu braucam intensīvi 2 reizes, 1 reizi gadā uz ārzemēm, rādam tieši tiem cilvēkiem, kam interesē nobarošana, kā tur to nobarošanu dara. Mēs pagājušajā nedēļā atbraucām tikko no Polijas, un fantastiski, kā viņi tur strādā uz 50, 60 hektāriem, saimnieko uz 100 hektāriem, saimnieko un nevajag. Un mēs jau pagājušajā gadā jau daudz biedri mēs sapratām, ka mēs kaut kādā veidā kā latvieši dzenamies pēc hektāriem, bet es sapratu, ka mums tos hektārus tik daudz īstenībā nevajag. Mums vajag kvalitīvi smuki apsaimniekot, jebkādā veidā, kā mēs strādājam, esošos hektārus, ko mēs darām, vai pat viņus samazināt vienā otrā gadījumā. Bet kooperācija ir ilgtermiņa ceļš, un pats svarīgākais, manuprāt, tajā ir atrast vismaz 2, 3 līdzīgi domājošos, kuri tev ikdienā to palīdz pasākumu stumt uz priekšu, jo tas ir tāds bezpeļņas pasākums. Tas ir ka tu tam tici un ja tur 2 vai 3 cilvēki kā biedri tev tam līdzi, tad jau ir fantastiski. Jo, ja tu paliec viens kooperācijā, tad jau tad nav interesanti, tad tā kooperācija un bez tāda velkoņa. Bet, ja ir 2, 3 velkoņi kooperatīvā, tad tam kooperatīvam ir nākotne. Kāpēc es esmu iesaistījies politikā, gan īstajā, gan neīstajā, tā nosacīta lauksaimniecības, tāpēc, ka man ļoti svarīgi, kas paliks aiz mums, jo vienmēr no mums pašiem ļoti atkarīgs, kādu mēs viņu veidosim. Gan politiku, gan mūsdienas, un ļoti svarīgi par tām lietām runāt. Kā pagājušajā gadā, kad kļuvu par pašvaldības deputātu, es sapratu, ka arī, piemēram, es tagad aktīvi iesaistos par ēdināšanām, aizkrauks novadā un arī lai būtu bioloģiskie produkti. Un tad es saprotu, skatoties, mēs tur 15 deputāti esam, tas priekš manis ir aktuāli, bet priekš 14 deputātiem pārējiem viņiem ir, likumi tādi ir, tad likumi tādi ir. Es saku, jā, bet tepat Siguldā, tur viņu nolikumus uztais, un tur viss sanāk, vismaz, ja ne viss sanāk, tad puses sanāk, vismaz pusē, bet viņi to dara. Tad tāda vilkme ļoti minimāla. Un tad tev tur saprot, ka tas ir tāds ilgtermiņa arī projekts, tur jārunā, jāstāsta, jāved pie rokas, jāved uz Siguldu, jāicina no Siguldas kāds, lai viņus tā kā pārliecinātu. Jo tas, kas tev ir aktuāli, tiem 14 varbūt nav aktuāli. It sevišķi, ja viņi ir ap 55, 65 gadiem un vairāk, viņiem vairs nav bērnu, un tās bērnu lietas vispār ir tādas, jo nevaram, kā mēs tur pagriežās, juristi mēs tur varam? Nē, mēs tur nevaram, tur mēs, tad ej pie jurista, stāsti, ka tur tomēr var, vai tur, pusgadu jau tur nolikumu taisa deju kolektīviem. Ja? Man tie deju kolektīvs tur zvana vadītāji, jo man arī jau tas telefons karsts ir. Es nezinu, tagad izskata to nolikumu, jau pusgadu izskata viens departaments, otrs departaments, vēl nemaz nav prezentēts tas nolikums tā kā pašiem deju skolotājiem, ja, lai viņi komentē savu to viedokli. Tur tas ir tāda sajūta ir tā, ka ja zemnieks brauc ar 5. 6. ātrumu, tad tur iet ar 1. tā mīstā, lēni, viss kārtībā.
Pie tā ir jāpierot, ja tu gribi kaut ko tur atrisināt tur tādu ar varu vai ar tādu, nezinu, agresiju, tur noteikti neko nepanāks. Par Latviju, kā es redzu, par bioloģisko lauksaimniecību, jo mēs bijām viens no pirmajiem uzņēmumiem, kas sāka tirgot bioloģisko lielopu gaļu uz ārvalstīm 2015. gadā. Pirmos 2 gadus bijām vienīgi, un tad jau sāka citi pārējie ir kautos to darīt. Mums tā kā ir potenciāls. Jautājums ir, kā mēs to pašu redzam, un vai tie 2 tonnas no hektāra, ko mēs nokuļam, priekš mums ir tā kā ok, vai tas, ko mēs izaudzējam, priekš mums tā kā ir labi vai slikti. Es no tāda liela putnu lidojuma redzu ļoti vienkārši, kad tur, kur graudu aug, tur viņiem jāaug, vai konvencionāli vai bioloģiski, tur, kur viņi neaug, tur nevajag mocīties. Mēs esam zālāju zemi, tos redzot, piemēram, pagājušajā nedēļā bija Polijā, tur jau rapsis un kvieši ir tik zaļi, tā kā mauriņš tur jau jāpļauj, ja? Un tas rapsis jau arī ir tāds līdz virs potītēm un tik bies, ka grūti iztēloties, kā mēs varam kaut vai to bioloģisko konkurēt, ka tur vienkārši dēļ laikapstākļiem viņi jau mums ir priekšā 3-4 nedēļas praktiski. Līdz ar to mums jāfokusējas uz zālājiem un ko mēs no zālājiem varam iegūt. Un gaļas lielopi, tā ir viena no lietām nevelti. Ja statistikā paskatīsies, tad mēs esam praktiski 70% bioloģiskie lielopu audzētāji, kas ir bioloģiski. Es pieļauju, pat īstenībā varētu būt visi 100%, jo es nezinu nevienu bioloģisku audzētāju, nevienu gaļas lielopu audzētāju, kas speciāli dod miltus vai kaut ko tur dara speciāli tādu, kas tā kā nebūtu dabiski. Tā kā mums ir visi priekšnosacījumi jautājums, vai mēs paši tam ticam, un pašam esam gatavi atrocīt piedurknes. Un tas, ko es vairāk vēl redzu, ir tas, ka mums kā lauksamniekiem jābūt dažādiem. Kā teica, ka nedrīkst olas turēt vienā groziņā, mums arī lauksamniekiem jābūt dažādi, ar dažādiem novirzieniem, lai viens ir sevišķi bioloģiskajā, jo mana saimniecība ir aprites saimniecība, mums ir gan bioloģiskie graudi, gan bioloģiskie kūtsmēsli, gan bioloģiskie nobrēmie lopi. Mēs šogad nopietns mums ir kompostu taisītājs iegādāts, mēs taisam kompostus tagad, lai pēc tam tos laukus bagātinātu. Tā kā mēs cenšamies būt, lai mums ir vieglāk, mēs mazāk esam atkarīgi no ārpuses. Tas ir lūk mūsu kooperatīvas logo. Kā jau minēju, mums ir arī viens biedrs, kas ir aktīvs arī graudkopis, tā skaitā es, bet vēl viens, un tad viņš uzņemās lielāku rūpi tieši par graudkopību, tad mēs lēnām arī graudkopības to nozari skatāmies, bet tur skatāmies, ja kādam biedram ir interesi, un viņš var uzņemties tādu virsvadību tajā sfērā, tad mēs to darām. Kā arī lobrības ražotāji, tad mums viens biedrs arī ražo bioloģisko lobrību. Līdz ar to labā ziņa, ka kooperatīvs nav izputējis, labā ziņa, ka mums nav biedri izstājušies ārā, un labā ziņa, ka mēs ekskursijās braucam, nesastrīdamies un neatbraucam ar sarkaniem vaigiem. Ja? Daudz zināšanām, daudz pārdomām, to mēs un svarīgākais pēc kādiem pāris gadiem ir visu laiku kāds rezultāts. Šogad arī noslēdzām sadarbības līgumu ar Cēsas gaļas kombinātu. Tas arī ir viens etaps ļoti svarīgs, ko mums kā lauksamniekiem vajadzētu saprast, ka mēs nevaram noklāt visu laukumu. Tāpat kā bieži vien par gaļas lielopiem saka, jums tur tā kā, senāk bija tāds uzstādījums, es ceru, ka viņš lēnām dziest, jums arī jānobaro. Bet tās pats pamats, mēs jau visi saprotam, tie, kas tura zīdītāju govis, tie arī tura zīdītāju govis. No viņiem mēs dabūnam tos izēju materiālu teliņus, un mums vienkārši Latvijā iztrūkst tas posms nobarotāji. Un līdz ar to tā niša mums ir pilnīgi tā kā agrīnā stadijā, vai viņas praktiski nav. Ja, jo saimniekam uzkrauj virsū rūpēties gan par govi, gan par laukiem, gan par teliņu un vēl nobarot, tās ir pilnīgi 2 dažādas sfēras, un to mēs kārto reiz pārliecinājāmies braukājot pa citām valstīm Eiropā, ka tie nobarotāji viņiem nevienam nav nevienas govis, ko mēs esam apskatījušies. Tas ir retums, bet tas nav vairums. Ja? Vairumā nobarotājs ir pavisam kaut kas cits. Un tas pats arī attiecās uz pārstrādi. Var jau darīt to visu, audzēt govi, nobarot teliņu, un pēc tam vēl pārstrādāt un kaut un vadāt gaļu pa Latviju, bet
mēs ejam uz to eksporta modeli un mēs sadarbojamies ar pārstrādātāju, kurš arī mums pasaka, vai tas kautķermenis labs vai slikts, vai kā viņam izdodas realizēt. Mūsu pienākums ir pēc iespējas vairāk maksimāli nodrošināt to apjomu, lai viņam būtu darbs un lai mums arī būtu nepārtraukta plūsma, ko vesti klāt. Tas godīgums un tā atklātība pret sevi, tas ir ļoti svarīgs moments. Un, manuprāt, arī viens moments ir tas, kas mums lauksaimniekiem jākļūst efektīvākiem, manuprāt, vairāku iemeslu dēļ. Tāpēc, ka pēdējie gadi pirmkārt pierāda to, ka pa vecam būs grūtāk. Redzam arī Eiropas Savienība, kā jau ministrs minēja, samazinās vai tur cīnīsies, bet jebkurā gadījumā tā tendence ir, kad uz atbalstiem mazāk mums jācer. Līdz ar to viss būs atkarīgs no mums pašiem, kā mēs šos posmus izpildam un kļūstam efektīvāki. Arī tas moments, kad mums jāskatās, kā mēs vairāk arī, mēs nedrīkstam pazaudēt saikni starp dabu, protams, bet tāpat laikā, kā jau iepriekš minēju, ja mēs gribam attīstīties, mums jāpērk tās tehnoloģijas, mums jābūvē kaut kādas ēkas pārstrādes, mazas vai lielas, vai tās lielopu novietnes, tā naudiņa jau var kaut kā jāatpelna atpakaļ. Līdz ar to mums arī jābūt efektīviem savā ikdienā. Un tas ir ļoti svarīgs, kas mums visiem ir jāpatur prātā, kad mēs tā kā nedzīvojam šodienai, it sevišķi, ja mēs domājam par nākotni, tad mums ir jārāda jauniešiem. Es spilgti atceros to sevi, kad es biju jaunāks, kāpēc es domāju, kāpēc es paliku vispār laukos, kad redzēju tur dubļus un tad nebija asfaltēts ceļš mums apkārt arī, un tie traktori juka un viss, un tur visiem bija melni nagi un tās eļļas un degvielas un viss, kas tam līdzīgs, un tagad jau tie traktori kļūst tīrīgāki un pagalmi tiek nosvaltēti vai nobruģētāki un ceļi jau vairāk mazāk arī izbraucamāki. Mums jāredz arī, kas paliks aiz mums. Līdz ar to, ja mēs gribam kā lauksaimnieki piesaistīt jauniešus vai vismaz nākošo paudzi, mums pašiem jābūt laimīgiem. Mums pie vakariņu vai brokastu galda jārunā labas lietas par lauksaimniecību. Ja mēs tur pukstēsim, ņemsimies un tad brīnīsimies, kāpēc jaunieši nemaz negrib. Ja? Līdz ar to es to ievēroju savā ikdienā. Arī, ka leduskapi attaisos, piemēram, redzu tur bioloģiskos produktus. Ja? Mums pašiem arī jāpērk viņus. Mēs nedrīkstam iedomāties, ka tikai apkārtēji jāpērk, ka mēs paši attaisam savu leduskapi, cik daudz mums ir bioloģiskā piena. Varbūt pusē ir, varbūt pusē nav, tad citiem ir grūti atkal atrast. Līdz ar to tas ir arī ļoti daudz, kas no mums pašiem atkarīgs, kā mēs to pasākumu redzam. Tāds ir mans ieskats varbūt un virziens, kā mēs darbojamies. Tā kā droši var sekot līdzi un braukt uz katru otro nedēļu uz izsolēm. Ja jums nav rītā ko darīt, mums rītā ir izsoles. Ja? Droši atbrauciet, redzēsiet ikdienā. Varbūt kādam iepatiksies un arī gribēsiet pievienoties mums. Paldies!